Sveicināti, cienījamie skatītāji, klausītāji, patiesas prieks uzsākt mūsu kārtējo raidījumu apritprasmē. Un šodienas raidījums tappa, var teikt, tādā sadarbībā ar mūsu sadarbības partneriem Zero Waste Latvija, kur arī es esmu kā biedrs. Un mūsu aktīviste Elīna Kolāte ir uzsākusi tā kā ekskursiju ciklu, kur mēs kopā ar biedriem dodamies uz uzņēmumiem. Nu, un viens no šādiem uzņēmumiem bija Rīgas bioloģiskās attīrīšanas stacija Daugavgrīva, kurā mēs tātad varējām arī iepazīties ar to, kas tad notiek ar mūsu ūdeņiem brīdī, kad tie nonāk kanalizācijā. Un skaidrs, ka apmeklējot šo ekskursiju, redzot visu šo saimniecību un jau no iekšienes izprotot, kā tas strādā, man bija skaidrs, ka šeit noteikti ir vajadzīgs speciālista skatījums, lai par šo tēmu mēs varētu ierakstīt arī raidierakstu. Tāpēc ar lielu prieku stādu jums priekšā Māris Viedri, kurš tad arī ir bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīvu vadītājs. Labdien! Labdien! Prieks iepazīties. Māri, varbūt varat pastāstīt, ar ko tad jūs ikdienā nodarbojaties un ko nozīmē vadīt šāda tipa lielu uzņēmumu? Pēc būtības, ja nodala tieši to, ar ko es nodarbojos, tad tā ir notekūdeņa attīrīšana, kas pēc tādas definīcijas ir neatņemama Rīgas ūdens sastāvdaļa pēc tā, kad ūdens ir padots iedzīvotājiem un lietotājiem, savākts, pārsūknēts, un tad ir tas pēdējais process, kad viņi ir jātīra pirms izvadīšanas ārā jūrā. Nu, tad varbūt sāksim no sākuma tādiem globālākiem jautājumiem, lai skatītāji saprot, un tad jau tā specifiski pieķersimies klāt. Nu, kāda tad īsti ir Daugavgrīvas loma Rīgas ikdienas dzīvē un kam tad tā ir nepieciešama? Daugavgrīvas loma, tas ir interesanti, ja mēs pavērojam paši sevi. Ja, tā kā, tāds 2 iedzīvotāji meža malā rada kaut kādu pārpalikumu no sevis. Pačurā pakakā, tad, ja tas notiek meža malā, nekas slikts neveidojās. Bet tad iedomājieties Rīgas izmēru, ja, kur ir 600–700 tūkstoši iedzīvotāji darīt tādas lietas tā nekontrolēti, ja, un nekur tālu no savas dzīves vietas nenovadot, tad es domāju, ka veidotos pēc nedēļas 2 tādi antisanitāri apstākļi, kurus neviens nebūtu priecīgs. Ja. Viduslaika iestātās. Tāpēc ir šīs modernās sistēmas, tāpēc ir izbūvētas 1300 kilometri cauruļvadu, kanalizācijas cauruļvadu, par kuriem tas, ko mēs noraujam podā, atnāk uz Daugavgrīvu. Un tad tur sākās tie dažādie tīrīšanas procesi, kur mēs pat 95% attīram to notekūdeni. 1300 kilometri, tas ir kāds attālums aptuveni Rīga? Tas ir tikai Rīgas robežās, protams. Jā. Ja mēs gribam pārbraukt pāri visai Latvijai no Liepājas uz Daugavpili, tad tie ir aptuveni 500 kilometri. Ja. Tad 3 reizes turp apakaļ. Un sanāk, tā ir tikai Rīgas pilsēta vai arī piepilsētas teritorijas, kas... Ir tā, ka pilsētas parasti arī izplešās un pamazām veidojot šo infrastruktūru tur, kur ir loģiski. Ja, tur, acīm redzot, nevajag nodalīt vienu pilsētu no pārējās aglomerācijas ar vienu ielu. Ja. Tur, kur ir loģiski izbūvēt šos pievienojumu cauruļvadus, tur arī pievienojās. Daļa no Jūrmalas nāk pie mums un Ķekava nāk pie mums un arī pārējās pašvaldības daļu notekūdeņu nodod jau Rīgas ūdeņiem. Un vai es pareizi saprotu, ka jūs strādājat tikai ar tiem ūdeņiem, kas nāk tātad no kanalizācijas? Tie nav tie ūdeņi, kas ir radušies lietus rezultātā un tam līdzīgi? Vai? Ne, avoti ir dažādi. Ja paskatās uz to kanalizācijas tīklu, tad stādieties priekšā. Mēs senos laikos attīstās pilsēta un tas vāciskais piesitiens šmutspainis, tas tiek izgāsts tuvākajā upītē vai uz ielas, ja, kur viņš tā palēnām paštecē nokļūst kaut kur tuvākajā grāvī. Izbūvējot šādas kanalizācijas sistēmas, viņas agrāk neatdalīja. Ja, un tad tas nozīmē, ka Vecrīgā un centra rajonā ir kombinētie tīkli, un tie kombinētie tīkli nosaka to, ka lietus laikā arī lietus ūdeni novada tajos. Ja skatās uz jauniem attīstības rajoniem, tad šīs sistēmas nodala
apzināta nodala, jo lietus visi zinām, ka apmēram 700 līdz 800 mm gadā, tas ir kaut kāds 0,8 kubikmetri uz katru kvadrātmetru nolīst. Ja? Tas nozīmē, ka viņš ir kaut kur jāliek. Un tāpēc ir tās atsevišķās lietus kanalizācija un atsevišķi ir fekālā kanalizācija. Mēs tīram to, kas nonāk no podiem, no ražotājiem, no izlietnēm un daļai arī no centra, Rīgas centra lietus ūdeni. Un tas ir arī ūdens, kas nāk arī no ražošanas uzņēmumiem, piemēram, Rīgā, ja tā ir Laima, piemēram, vai citu veidu uzņēmumu. Jā, ražotāji slēdz ar mums līgumu. Protams, izmanto ūdeni savos ražošanas procesos, un tad mēs nonākam pie situācijas, ka tie ūdeņi ir vairāk vai mazāk piesārņoti. Un tad nonākam pie secinājuma, ka viņus vai nu vajag priekšatīrīt, vai tieši otrādi viņus var novadīt tādu, kāda viņi ir pie mums. Mēs savukārt rēķinam pilnīgi citu tarifu nekā iedzīvotājiem. Varbūt tā klausītājiem, lai būtu saprotams, tā lielos vilcienos, kas tad īsti notiek, kad mēs nolaižam attiecīgi ūdeni toalis podā vai izlietnē, un kā pēc tam tas ūdens nonāk līdz jums, tad varbūt dažos vārdos, kas tur notiek un kur viņš pēc tam nonāk, jo pēc tam mēs sīkāk bišķiņ pieķersimies. Par notekūdeņu var runāt no dažādiem aspektiem. Piemēram, no enerģētikas viedokļa. Ja? Jūs saprotat, ka jūs gribat dzīvot kā iedzīvotājs un katru dienu ēdat. Kaut kas ir jāpēd, jāieliek tajā mašīnā iekšā. Tādā veidā jūs iegūstat enerģiju sev. Un visu to, kas paliek pāri, kaut kur arī ir jāliek. Viduslaika garām viņš jānolaiž podā. Tas nozīmē, ka šī notekūdenī ir diezgan daudz enerģijas iekšā no organiskā viedokļa. Ja? Otrs enerģijas avots ir uzsildīts ūdens, jo mājā reti kurš iet augstā ūdenī. Ja? Tad ir pievadīta zināma enerģija un temperatūra, un arī tas nonāk kanalizācijā. Ņemot vērā to, ka kanalizācija ir diezgan dziļi zem zemes, ja? Tur ir sākot ar 1,30 m, lai nesasaltu, tad dziļākie vadi jau aiziet 4 un vairāk metrus dziļi, un tad to visu pārsūknējot, mēs saņemam notekūdeņus, kuros ir iekšā enerģija. Mums savukārt ir jāpiemēro tādas tehnoloģijas, kuras ļauj šo enerģiju transformēt visādos veidos. Ja? Jā, un tad sanāk attiecīgi, tātad jūs tātad ūdeni attīrat, un tad tai attīrīšanas rezultātā pēc tam viņu palaižat tālāk uz kurieni? Uz jūru. Uz jūru. Jā. Mūsu gadījumā uz jūru ir mazas pašvaldības citas, kuras ielaiž tuvākā upē, un tā kā tāda asinsrites sistēma turpina cirkulēt. Sanāk tātad Daugavā jūs nelaižat? Ne, Daugavā mēs neko nelaižam ārā. Daugavā laiž sākot ar Baltkrieviju un pa ceļam visas pārējās pašvaldības, kurām tas ir tā kā likumsakarīgi. Un, ja mēs tā tīri tehniski runājam, kāds ir tas attālums no krasta līdz attiecīgi tai vietai, kur jūs tā sistēma ir būvēta jau, manuprāt, 85. gadā, kad pieņēma ministru padomē lēmumu par tās vietas izvēli, tā ir sala Daugavgrīva. Un tajā laikā tas bija tālāk no dzīvojamiem rajoniem. Un jāsaka tā, ka 5 gadus to apmēram būvēja, uzbūvēja līdz tam līmenim, kādu toreiz prasīja padomu standarti, un 91. gadā palaida. Tas izmērs un tā funkcija bija tā laika standartiem atbilstoši. Savukārt, iestājoties Eiropas Savienībā un domājot vairāk par vidi, arī šie standarti ir mainījušies, un mums ir izvirzīti daudz lieli ambiciozi mērķi. Bet izlaide jūrā, ja, tas ir apmēram 2,5 km no krasta līnijas, tad pietiekoši dziļi, pietiekoši nemanāmi, ja, kad 17 metru dziļumā tev ir tādas vesela rinda ar izlaides tādiem difuzoriem,
kurus varbūt kāds zvejnieks var pamanīt. Parasti cilvēks nepamanā to. Un kuģu kustība tur var notikt? Vai kā? Kuģu kustība notiek, nedrīkst ankurus mest, nedrīkst tur tīklus mest ārā, jo tajā mirklī jūs vienkārši tos tīklus zaudēsiet, ja kaut kur aizķersies. Ja? Bet parasti tām sistēmām viņas tādas būvētas uz diezgan ilgu kalpošanas periodu, viņam nekas nenotiek. Mēs pat apsakojām ar ūdenslīdējiem šo te izvadu, lai noteiktu, vai turpinās kalpot nākošos 30 gadus. Ja? Kā ir pieredze citās valstīs? Vai var būt tā, ka šis ūdens tiek pārstrādāts un tiek izmantots atpakaļ, nodots pilsētai? Vai tāda praksa ir kaut kur pasaulē? Tie gadījumi ir unikāli. Ja? Un jāsaka tā, ka piemēram, Rīgas pilsētā tie 800 mm, tas ir tāds 0,8 kubi. Ja paskatās uz Angliju, tad tas ir apmēram 1,5 kubikmetrs uz katru kvadrātmetru ūdens nolīst no augšas. Bet ir valstis, kurās ūdens katastrofāli trūkst, ja, no gaisa nekas nelīst, ir foršs, saulains, visi var baudīt, atpūsties, bet ūdens aprite ir tādā ziņā traucēta. Un tad tur tiešām ir jādomā par šo notekūdeņu attīrīšanu līdz līmenim, kad to var atkārtot, izmantot, piemēram, pārtikā. Ja? Es esmu redzējis piemērus, kur uztaisno no notekūdeņiem alu. Saucās zaļais alus. Bija interesanti paskatīties uz to etiķeti. Negribējās man viņu tomēr. Tā parasti nenotiek, ja? Bet izdarīt var. Bet vai es pareizi saprotu, to arī uz Rīgu skatoties, to var darīt, bet ņemot vērā mūsu visu šo saimniecību un to mūsu ūdens pieejamību, mums nav tādas vajadzības, ja? Nav arī no tā viedokļa, ka turpinot viņu tīrīt, ja, tie pēdējie 5% faktiski izraisa nepamatotas investīcijas. Ja, un ņemot vērā to, ka notekūdeņa attīrīšana ir vērsta uz to, lai pieņemošajās ūdens tilpēs, kāda ir upes, jūras, ezera, ja, lai viņas neaizaugtu, lai tiktu novērsta tāda eitrofikācija. Nezinu, vai visiem tas ir zināms šis termins, bet pēc būtības slāpeklis un fosfors, kurš atrodas tajos notekūdeņos no mūsu pašu radītā piesārņojuma, ir ļoti labas barības vielas zālei, teiksim, tam jūras zālēm. Un es teicu par tiem 2 cilvēkiem pie meža mauriņa. Ja, iedomājieties, ja tie 2 cilvēki tuvajā ezerā novada visus notekūdeņus. Īsti nenotiek nekas, izaug kaut kas kalmēs, teiksim, ja, bet tajā brīdī, kad jūs uztaisītu kārtīgu kempingu ar 100-200 cilvēku slodzi, ezers pats netiktu galā. Ja, un tā ideja ir tāda, ka mēs tīram pa 95%, lai tie 5% faktiski varētu pašattīrīties. Jo straujās Zviedrijas upēs neviens baigi nelauz galvu. Tur ir liels skābekļu patēriņš, mazs piesārņojums no tiem straujamām upēm. Līdz ar to tur tādas lielas problēmas nav. Ja. Skaidrs, jā, šis tāds arī svarīgs ir, tāpēc, ka bieži vien tiek runāts par to, jā, ka ir dzirdēts, ka Dānijā un arī šis Billa Gatesa projekts, jā, kur no kanalizācijas ūdens tiek pārveidot dzeramajā, tā kā ļoti labi, jā, ka tas tā tiek paskaidrots. Kā tad īsti ir? Cik tad ūdens dienā patērē vidējais rīdzinieks, vai pareizāk teikt, cik mēs saražojam, kādi ir tie dati? Es parasti apmeklētājiem uzdod jautājumu, cik maksā ūdens. Jā. Precīzi. Pirmā atbilde tāda vispār bez nekādām tādām aizdomām dārgi. Sakiet, cik. Un tad, kad tiek paprastīts rēķina, kā saka, tas atšifrējums, tad neviens nevar pateikt. Tas nozīmē, ka lēti. Bet ja bez jokiem, tad tāds padomju laika standarts bija inženierim, lai viņš varētu aprēķināt, cik liela cauruli vajadzīga, kādas ir attīrīšanas iekārtas, kādas sūknētavas. Tas standarts bija 250 litru uz vienu iedzīvotāju diennaktī. Šodien, ja mēs paskatāmies uz mūsu ieradumiem, tad zinot to, ka par to ūdeni ir jāmaksā, cilvēki lieto tādas ekonomējošas lietas, ja? Pods ar 2 podziņām. Mazā, lielā, viena ir 4 litri, pieņemsim, otra ir 6 litri. Ja?
Jā, padomju laikos šie cipari bija 10, 12 litri ar vienu noraušanu. Ja? Un nekāda dalīšana nenotiek. Ja? Tā kā viena iedzīvotāja diennakts patēriņš šobrīd ir rēķināts 100 līdz 105 litri uz vienu iedzīvotāju diennaktī. Un tā jauda, kāda tā tad ir vēl aizvien, tā kā jūs teicāt, tie 200 tie pāri, ja, kas varētu būt? 200 kas? Jūs teicāt, tātad padomju laika standarts bija 250 litri. 250 litri uz vienu iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka cauruļu vadi tie, kas ir padomju laikā būvēti, viņi ir tādi pietiekoši gruntīgi. Ja? Ir vieta, kur attīstīties. Bet no attīrīšanas viedokļa mēs to cilvēku fizioloģiju apmānīt nevaram. Kā viņi ēda padomju laikā, tā viņi ēda šodien. Ja? Vienkārši ūdens daudzums, ko tērē, ir mazāks. Vai ir kaut kādi novērojumi, piemēram, kurās dienās vai kuros datumos, vai kurā dienas laikā ir šis patēriņš lielāks? Ir dzirdēti pasaulē tādi kuriozi, ja, tajās valstīs, kur ļoti patīk futbols. Ja, tur, piemēram, Itālijā visi spēlē par pasaules čempionu statusu, un visi skatās televizoru, un neviens nelieto ūdeni. Un tajā mirklī, kad ir pārtraukums, tad pēkšņi visi lieto ūdeni. Ja, un tas saucās mūsu nozarē par hidraulisko triecienu, tas tāds hidrauliskais āmurs, ja, ka pēkšņa lietošana, ja, ir tāds diezgan liels risks, ka tas ūdens cauruļvads tiek izdzerts sauss, un arī šļāciens pa to kanalizācijas cauruli arī tāds iespaidīgs. Savukārt, ja paskatās uz ieradumiem, nevienam naktī īpaši nevajag lietot ūdeni, jo ja viņš vienkārši nepilda kaut kādus īpašos pienākums tajā laikā. Ja. Līdz ar to naktī ūdens vienmēr ir mazāk, notek ūdens, ja. Bet tāpat viņš ceļo nepārtraukti. Nav tā, ka mēs aiztaisām ciet durvis un ejam mājās. Savukārt, tad, kad visi iet no rīta dušā un sākās ražošanas procesi dažādi, tad šis notek ūdeņa daudzums divkāršojās, trīskāršojās. Ja. Tādas svārstības dienas gaitā ir. Un brīvdienas, darba dienas? Svētki. Tas ir tāds labs novērojums arī no mūsu puses, ka uz Līgo svētkiem apmēram 10 līdz 20% mazāk ūdeni lieto, jo visa Rīga izbrauc ārā, vismaz ne visa, bet puse. Ja? Un otra galējība ir 29. līdz 31. augustam. Tad bērni tiek atvesti no laukiem, viss tiek mazgāts. tad arī mēs redzam, ka ir palielinājums ūdens patēriņā. Bet tā, plus mīnus vienmērīgi. Ja. Patēriņš, kā ietekmē noteku ūdeņu kvalitāti, piesārņojumu apjomu, vai ir tādas tendences, attīstoties kaut kādu veidu patēriņa tendencēm, jūs redzat, ka šis piesārņojums sāk kļūt jau varbūt bīstams un ka ir jāmeklē jauni kaut kādi veidi. Kā pēdējos gados ir mainījies šī ūdens kvalitāte, kas pie jums nonāk? Man ir tādi trendi, tādi grafiki par 20-25 gadiem. Es vienmēr esmu teicis, ka ūdeni nav tā īpaši jāekonomē, ja, bet ar viņu šķiesties nevajag. Ja. Tas ir tas novēlējums arī pārējiem, jo jūs sapratīsiet, ka ja jūs nenoskalojat rokas vai izmazgājot kafijas krūzi ar biezumiem, nenoskalosiet pietiekošā daudzumā, tad vienu brīdi tā caurule būs cieta, plūsma nenotiks, ja, un tad rodas citas problēmas, kas izsauc izmaksas faktiski, ja, gan pašiem iedzīvotājiem tajā iekštīklos, ja, gan arī, piemēram, tiem, kas apkalpo šos garos kanalizācijas tīklus. Jā, kā īsti ir pēdējos gados, mēs runājam par šo mikroplasmasu, ir kaut kas novērots mikroplasmasa, medikamenti, varbūt kaut kāds tas ir atsevišķs topiks, jo pēc būtības arī Eiropa seko līdz šīm tendencēm, un šobrīd 91. gadā bija spēkā notekūdeņa attīrīšanas direktīva, ja, tad 24. gadā pagājušajā gadā viņi jau pārskatīja, ja, pēc daudzām diskusijām iekļāva arī šīs jūsu pieminētās vielas, tā mikroplasmasa, tie ir medikamenta atlikumi, ja, tās ir dažādi grūti izrunājumi nosaukumi, tie tautā saukti pifasi, ja, kurus mēs pazīstam pēc tādiem brendiem kā Teflons vai Gore-Tex vai kaut kas tāds.
pēc būtības mēs daudzas lietas un ķīmijas savienojumus lietojam tikai tāpēc, lai būtu ērti. Ja? Savukārt, tad, kad tas nonāk atpakaļ ciklā, notekūdeņos, tad ir jautājums, kur tas paliek un vai to mēs spējam attīrīt. Un es teikšu tā, ka liela daļa paliek pie mums, bet lielu daļu mēs tomēr speciāli neesam būvējuši vēl šīs iekārtas. Mēs sagaidīsim, kā saka, vietējos normatīvos aktus, lai saprastu, kur doties, un pavērosim līdz tās tehnoloģijas, kuras pielietot, lai to dabūtu nost. Visu, ja? Un tad arī rīkosimies. Nu, kādi cilvēku paradumi rada vislielāko slodzi jūsu stacijas darbam? Pareizāk teikt, nu, ko cilvēki dara tādu, ko nevajadzētu darīt? Mēs iestājāmies tādā organizācijā, kas apkopo daudzas ūdens saimniecības. Un pavērojam līdzi, kas Eiropā ir savādāk kā pie mums. Es teikšu, nekas. Jā, un vislielākā sērga šobrīd tās ir mitrās salvetes. Ja pirms kāda laika vides aktīvisti gāja gar jūras malu, meklēja, kas ir izskalots. Tās bija pudeļu korķi, tie bija ausu kociņi, dažādas tādas lietas. Tad, pateicoties šai aktivitātei, ausu kociņus plasmasā vairs nopirkt nevar. Ja, korķi visi ir pievienoti pudelēm, ja jūs atceraties. Ja? Jā. Bet tagad trends ir visstrakākais ir mitrās salvetes. Mitrās salvetes ir fantastiskos apjomos tiek lietotas. Parastais patērētājs, paskatoties uz šo iepakojumu, viņš īsti nepievērš uzmanību, vai tas ir biodegradable, ja? Vai tas ir vienkārši nemest podā. Viņš ir vienāds pēc konsistences, tad arī aiziet. Ja? Un, ja tas nonāk kanalizācijā, tad tur veidojas tādi šķiedras, pavadieni, sūknētavu dienas, galīgi nav priecīgs par šo pasākumu. Tā, kad mēs aptaujājam pārējos Eiropas pilsētas, tad redzējām, ka šīs bildes ir vienādas. Ja. Tas nozīmē, ka cilvēkus ir jāizglīto, ja, un tas pēc būtības ir tāds atkritums, kurš nesadalās tik vienkārši, kā liekas šķelkumā. Kā bieži vien ir dzirdēts, ka pārtika, piemēram, tiek nolaista attiecīgi podā un tā tālāk. To nevar darīt, vai ne? Pamēģiniet pusi vistas kaulu salaist podā. Pēc 2 dienām jums atnāks viss atpakaļ. Nē, tas ir domāts, ka es arī informatīvos materiālos biju redzējis, ja, ka tātad podā nevar nolaist pārtikas atkritumus vai atlikumus. Es domāju, piemēram, ja kāds kādu zupu ielai vai tā tālāk, tas nav vēlams. Vai ne? Nekas traks nenotiks ar to zupu. Ja, bet, ja jūs sāksiet mest kartupeļus un gaļu un visu pārējo nesasmalcinātā veidā, tad, acīm redzot, pirmais būs tehnisks problēmas. Otrkārt būs problēmas ar taukiem, ja, kas aizaugs jūsu visi sifoni un šīs te komunikācijas, ja, kur būs jāpieliek atkal pūles tīrīšanai. Pēc būtības šobrīd Getleņos tā bipa paliks bez ēdiena. Ja? Tāpēc arī ir šie brūnie konteineri, kuros to pārtiks atkritumus, jo tie ir bioloģiski noārdāmie atkritumi. Un notekūdeņos ir notekūdeņu daļa. Viss, kas fizioloģijā ir liekas, ja, tas nonāk notekūdeņos. Tad tas vairāk būs tāda individuāla problēma. Jums, piemēram, šie ēdienu pārpalikumi īpaši problēmas nesagādā, vai ne? Redziet, mēs viņus arī pa ceļam pārsūknējam. Viņi vairākas reizes brīžiem tiek pārsūknēti, smalcināti. Ja, un tad, ja viņš galīgi nav izšķīdis, mēs esam spiesti filtrēt viņu ārā no notekūdeņiem. Mums ir tādas 3 mm restes. Un tad visu to apjomu tik un tā mēs vedam uz Getleņiem. Diemžēl tikai tad nākas samaksāt to dārgo tarifu. Nevis pa velti nodot, bet tie pār pa 200 eiro. Ja. Un tās mitrās salvetes, tās kaut kur pa ceļam tiek apturētas, vai viņas nonāk pie jums, un kas tālāk ar viņām notiek? Tādā nekontrolētā veidā sūkņos. Tad tur veči atrod piedurkanus un vajag sviedros, tur vēl kārā un mēģina viņu to utilizēt. Bet pēc būtības, jā, tas nonāk uz tām pašām smalkajām restēm. Mēs izfiltrējam ārā. Nav noslēpums, ka 7 tonnas dienā tas ir standarts. Ja? Tās nav tikai salvetes, bet tie ir visi atkritumi, kuriem tur varbūt pat nevajadzētu nonākt. Ja?
Un tās ir arī smiltis no dažādām aktivitātēm. Tur ir viss tas, ko kaisa uz ielām tur ziemā, ja, un tas, kas tur nonāk caur neblīviem akuvākiem vai kāds apzināts atkritums ir iemests, ja, to visu mēs mēģinām izķert, jo tam bioloģiskajam procesam tas galīgi nav vajadzīgs. Ja. Nu, jā. Tas pats attīrīšanas process, kā tad īsti notiek? Es biju īstenībā ļoti pārsteigts, ka tad, kad mēs nonācām pie tām caurulēm, pa kurām tātad ūdens nonāk attīrīšanas stacijā, ka var teikt, viss tas ūdens, kas Rīgā tiek nolaists, viņš ienāk pa tādām salīdzinoši divām mazām caurulītēm. Tā vismaz tā izskatījās. Ja? Un kāpēc likās, ka tas tāds skats varētu būt iespaidīgāks, bet tiešām tās bija divas tādas nelielas caurules. Tā vismaz izskatījās tajā brīdī. Protams, ka tur zem zemes un viss un tā tālāk. Ja? Bet kā tad notiek, varbūt tā vienkāršākiem vārdiem, tas pats process brīdī, kad ūdens nonāk stacijā, un līdz brīdim, kad nonāk Baltijas jūrā? Kas tad tur notiek tieši pa vidu tajā visā stacijā? Ja cilvēki paskatās savā dzīvoklī, ja, tad zem izlietnes noteikti ir 32 mm caurulīte, kur tur daudz neko nevar aizsūknēt projām. Un paštacē viņš aiztek un ir labi. No toaletspoda ir 100 mm caurulīte. Ja. Bet tādas 100 mm caurulītes parasti arī beidzās pie mājas tuvākās akas, un tur jau tas diametrs tiek paredzēts lielāks un lielāks. Lielākajā kolektorā, lai dabūtu prom šo te notekūdeni, pa viņu var mašīnas braukt cauri. Tāds betona konstrukcijas pamatīgas, ja. Tāpēc nav tā, ka 1300 km ir kaut kādi noteikti diametri cauruļvadi. Tas ir tas atbild uz to jautājumu, ka mēs sūknējot spējam viņu pārsūknēt pa salīdzinoši mazām caurulēm. Tas salīdzinoši mazas ir 1600 mm. tāds gandrīz no cilvēka augumā, ja, gandrīz. Līdz ar to tās divas sūkņu stacijas, kuras no labā un kreisā krasta mums atsūknē, tās arī nogādā pie mums. Mūsu uzdevums Daugavgrīvas attīrīšanas iekārtās ir, tikt no visiem mehāniskiem piemaisījumiem un atfiltrēt viņu nost sākumā. Tas ir pirmais posms. Tātad visas mitrās salvetes, visu, kas nav izšķīdis, to ar smalkajām restēm. Pēc tam ir smilšu uztvērēji, kas vienkārši ļauj ūdenim lēnāk tecēt, izgulsnēties un ar sūkņiem no apakšas dabūt nost to visu. Un tad vēl ir pirmajā nostādināšana. Un tad, kad nostādina, tā kā kafijas biezums, tad bez būtības tikai tad ūdens ir mehāniski sagatavots. Ja. Savukārt, tad nāk tālāk mūsu mikroorganismi, ja, kur ir ieaudzēti speciāli procesos, kur inženieri skatās līdzi viņu dzīvības formām, darbības režīmiem, un tad mēs ļaujam šiem mikroorganismiem absorbēt sevi fosforu, ja, konvertēt slāpekli, un organiskais ogleklis pēc būtības tiek transformēts bioloģiskajā masā. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad ūdens nostādinās vēlreiz, tiek attīrītais izvadīts uz jūru, un liekā dūņu masa savukārt tiek dabūta nost no procesa, un tas jau ir pilnīgi atsevišķs process. Un es pareizi saprotu, ka tas tehnoloģiskais process notiek, var teikt, virzemē, no tādiem rezervāriem uz rezervāriem, ja var teikt, no baseina uz baseinu. Jā, mums ir 50 hektārus teritoriju, un tie tilpumi arī ir iespaidīgi, bet tas ir tikai tāpēc, lai dotu laiku tām baktērijām, lai ir reakcijai pietiekošais laiks, jo vasarā viņš varētu būt īsāks, jā, ziemā viņš ir pietiekoši garš, jo arī viņām ir augsti. Un, ja ir 12 grādi, tad visticamāk pagrūti būs slāpekļu savienojums konvertēt. Jā. Dūņas, tātad ar tātad jūs minējat dūņas, mēs saprotam arī tos pašus mikroorganismus. Vai tās ir tie mikroorganismi, kuriem atņemam viņus nost no tā procesa, vairs nebarojam ar skābekli, nepievadam enerģiju, viņš ir atstrādājis to savu maiņu, tā saucamo. Ja? Mums zināmā mērā ir jāregulē nost, cik tās dzīvības paturēt un cik tad viņu dabūt nost. Ja? Un tas apjoms ir vērā ņemams, arī tāds 1
kubu gadā, un tad mēs viņu sākam mocīt, kamēr viņš pārvēršas dažādos procesos par salīdzinoši mazāku daudzumu. Kur jūs dabūnat tās dūņas sākotnēji? Nu, teiksim tā, ja gribētu attīrīt notekūdeņus, tad vajadzētu pavērot dabiskos procesus. Ja? Un, ja jūsu pašu radītais piesārņojums dabiskos procesos attīrās nedēļā, 2, un citos apstākļos mēnesis paiet, kad vairs nekas nesmird, kā saka, un nav ne sekas no tā, kas tika izdalīts, tad mūsu gadījumā tur paiet 16 līdz 24 stundas. Mēs intensificējam šo procesu. Ja? Tajā procesā, kad mēs radām labvēlīgus apstākļus, šīs dūņas pieauga, viņas auga, viņas vairojās, viņas ēda, ja, un patērē to piesārņojumu kā savas barības vielas. Līdz ar to mums kādas 20 līdz 40 tonnas dienā ir liekas tās dūņas. Ja? Viņas jādabū nost. Pēc tam, kad ir kaut kāds, kā jūs pateicāt, tā maiņa atstrādāt, vai kad viņas tur, var teikt, pensijā aiziet, vai tā tālāk viņas kaut kur tiek utilizētas, vai kas tālāk ar tām dūņām? Jā, tas ir tieši jautājums uz pareizo virzienu, kā saka, jo dūņas ir tāds vērtīgs mēslojuma materiāls, un pēc būtības tur ir iekšā gan slāpeklis, gan fosfors, ko es jau pieminēju, un arī tā organiskā masa, kas pēc būtības pareizi apstrādājot, ir kā tāda trakna melnzeme. Bet pirms viņa no viņa izspiest ūdeni ārā, mēs vēl iegūstam biogāzi. Ja, un tā biogāze tā ir tāds enerģijas apjoms, vairāki miljoni kubikmetru gadā. Ja. Lai viņi iegūtu, ir jāpievada arī zināms daudzums enerģijas, viņš ir jāuzsilda. Tad stādieties priekšā, jūs apēdat zirņus pupas, 37 grādu vēderā. Enerģija tiek paņemta, bet kaut kāda enerģija dažreiz nekontrolētā veidā izsprūk ārā. Ja? Šis ir tas gadījums, ka mēs kontrolējam to procesu un savācam to gāzīti atsevišķi. Ja? Tas ļauj samazināt arī dūņu apjomu, kur pēc tam vajag utilizēt. Un tā utilizācija pēc būtības ir tāds process, kur zemnieki var pieteikties, paskatīties šos kvalitātes rādītājus un izmantot viņu lauksaimniecības zemi mēslošanā. Ko jūs ar biogāzi darat? Biogāze ir universāls materiāls. Ja agrāk tas iegūšanas process bija pietiekoši dārgs salīdzinot ar to, cik maksāja Krievijas gāze, tad šodien ir ļoti pielīdzināmas šīs izmaksas. Ja? Biogāzi koģenerācijas iekārtās saražo gan elektrību, gan siltumu. Un to jūs izmantojat tā kā vairāk savām vajadzībām, vai arī kaut kur dodat tālāk? Savām vajadzībām. Savām, jo ir arī projekti Latvijā arī tā skaitā ir, kad šo biogāzi turpina attīrīt, attīra nost visus CO2, tur slāpekļu savienojums, sērūdeņradi, ja? Un tad jau šis metāna līmenis ir pacelts no 64% līdz pat 95%. Un tajā brīdī tā ir vistīrākā dabas gāzei pievienot piemērojamā kvalitāte. Ja? Un tad mēs biometānu pēc būtības varam iespiest arī kopējā tīklā, un jebkurš, kurš atver mājās krānu, var lietot šo gāzi. Kā ir ar kvalitātes kontroli? Ir kaut kādi vietējie ministru kabineta noteikumi vai ir arī starptautiskie? Un kā notiek šī kvalitātes kontrola monitorings? Mums ir 91. gada direktīva, mums ir adaptētie ministru kabineta noteikumi, cik tīri mums jātīra, kas ir jādara ar dūņām. Ir atsevišķi B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, kurā visi nosacījumi ir aprakstīti, ko, kā. Mēs paši esam iesnieguši to, kā taisamies darīt. Ja? Vienkārši vides dienas tad seko līdzi, lai tas tā arī ir, kā mēs esam rakstījuši. Ja? Un kontrolēt var vairākos veidos. Var online, kur ir nepārtrauktie mērījumi. Katras 3 minūtes atnāk viens signāls, cik tad tas slāpeklis ir sasniegts. Ja? Un otrs paņēmiens ir, tad, kad ir jau jāpaziņo, un lai jāaprēķina nodokļi, tad tiek ņemts akreditēts paraugs. Ja? Laboratorija viņu analizē, atskaitās par miligramiem litrā, cik tad ir. Tos sareizinām ar kubikmetriem, iznāk pretī kilograms, par kur katru novadīto kilogramu ir jāsamaksā dabas resursu nodoklis.
Jo tīrāks ūdens, jo mazāk nodokļu mums jāmaksā. Jūs minējāt, ka tātad no Baltkrievijas ienāk, ja? Tātad mēs visticamāk šajā gadījumā par Daugavu runājam. Ir bez šaubām notiek arī kontrols monitorings Daugavā ūdens kvalitātē. Jā, tas ir tas termins kā pārrobežu piesārņojums. Ja tāds tiek konstatēts, tad valstis savā starpā vienojās un skatās, vai tieksim, tā vide netiek ietekmēta tik dramatiski, ka ir jārīkojas nekavējoties. Bet tas nav jūsu atbildības lauks? Nē, tas ir tomēr starpvalstu līgumi. Ja? Un tāda amizanta situācija bija, ka Somu šie vides speciālisti monitorē, cik tad no katras pilsētas noplūst šis fosfors un kāda ir slodze uz Baltijas jūru. Un ir tāda organizācija kā Helcom, kura izstrādā rekomendācijas, kas būtu jādara, lai Baltijas jūru atveseļotu, lai nenonāktu līdz situācijai, ka tur viņi visi aizaug un vasarā viss ir zaļš un smaržīgs. Ja? Un tad bija tas gadījums, ka monitorējot, konstatēja, ka no Krievijas minerālu mēslu ražotāja no viena paša iznāk tik daudz, kā no visas Somijas Baltijas jūrā. Diezgan, jā. Skaidrs. Jā, to speciālisti toreiz arestēja un kompjuterus un kameras atņēma. Kā jūs vispār raksturotu situāciju Baltijas jūrā? Tad, kad mēs bijām ciemos, jūs rādījāt tādu attēlu, kur gandrīz vai visa liela daļa Baltijas jūras bija zaļā krāsā. Ko tad tas nozīmē un kā jūtas mūsu Baltijas jūra šobrīd? Es teikšu tā, manuprāt, ar katru gadu labāk, ja, jo tas padomju laika standarts viņš paredzēja vairākos gadījumos tikai nostādināt un veikt tādu pirmatnēju attīrīšanu, tādas vienkāršos oglekļa savienojumus. Ja. Kopš mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, ir daudz kas mainījies, ir izvirzīts papildus prasības, ir tīpaši tādām tik lielām pašvaldībām kā mēs. Šīs prasības ir diezgan zemas tām pašvaldībām, kur ir 1000, 2000 iedzīvotāji. Ja? Bet šobrīd redzam, ka tā tendence ir arī pievērsties tiem piesārņojumu avotiem, kas rada šo novada piesārņojumu. Ja? Un arī investēt sistēmās. Ja skatāmies uz šo 91. līdz 2021. gada investīcijām, tad ir Latvijā manuprāt, kad ir sainvestēts apmēram 1 miljards, ja, 30 gados. Ja. Tā kā tas ir vērā ņemams cipars un kvalitātei jābūt, rezultātām ir jābūt. Runājot par šo nākotni, kā jūs saredzat attīstoties arī patēriņa tendencēm, vai būs nākotnē jāpielieto kaut kādas pilnīgi jaunas, inovatīvas tehnoloģijas, metodes? Cik ilgi mēs varēsim attīrīt ūdeni tā, kā tas notiek tagad Daugavgrīvā? Jā, mēs, ja paskatās uz to gradāciju, tad ir 1., 2., 3. un tagad arī 4. pakāpes attīrīšana, kas pēc būtības ir visiem vienāda Eiropā. Ja? Un mēs šobrīd spējam attīrīt 3. pakāpē, tas nozīmē tikt līdz fosforu un slāpekļa savienojumiem, ne līdz galam, jo mēs esam to, ko šobrīd standarts paredz 1 miligramu fosforu attīram. Ja? Nākotnē mēs skaidri zinām, ka būs 0,5 miligrams fosforu jāattīra. Un slāpekļa savienojumi būs nevis 10 miligrami, bet jau 8. Ja? Savukārt par 4. pakāpes attīrīšanu, kas ir vērsta vairāk uz šiem mikropiesārņojumiem, šķiedrām, mikroplasmasu, medikamentu atlikumiem, ja, jo mēs jau visu neabsorbējam. Mēs to ibumetīnu, ko iedzeram, daļai tomēr izlaižam atpakaļ. Ja. Un tad, ja tas nonāk vidē, tad rodās tāda resistence, tāda mikrobiālā. Tad tie mikroorganismi pierod. Tad vien brīdi līdzīgi kā penicilīns, viņš vienkārši nestrādā vairs. Ja? Tā ir tā galvenā problēma. Līdz ar to Eiropa domā par to. Eiropas komisija ir pieņēmuši šo jauno direktīvu. Un tas viennozīmīgi prasīs pētīt jaunas tehnoloģijas, kuras strādā, kuras pavisam noteikti nestrādā. Ja? Tas jau ir skaidrs, ja? Ko ir mēģinājuši zinātnieki papētīt. Visticamāk, ka mēs būsim spiesti gan ozonēt,
Ja, tātad spēcīgos oksidācijas apstākļos strādāt ar šiem piesārņojumiem. Un varbūt pat ar sorbēšanu ar aktīvo ogli. Bet tas ir nākotnes jautājums. Kā mums šajā jomā veicas ar speciālistiem? Mums ir kādi institūti vai Rīgas Tehniskā universitāte, kas strādā šajā jautājumā? Vai jums ir savs, varbūt institūts? Nu, nē, institūts nav. Es tādu esmu redzējis tikai, manuprāt, Pēterburgā, jo tas iedzīvotāju skaits un tas darbinieku skaits ir vērā ņemams, lai tādu rentētos, kā saka, organizēt. Ja? Un tad tos studentus ražo un speciālistus, kā saka, izglīto. Mūsu gadījumā tā nav. Mēs sadarbojamies ar Tehnisko universitāti, ja, ar siltumu, gāzes un ūdens tehnoloģiju virzienu. Bet jāsaka tā, ka tie ir bakalauri un tie ir maģistri. Ja, tie ir intelektuālā darba veicēji. Starp citu, piekdien parakstījām, Rīgas ūdens parakstīja memorandu ar koledžām, ja, kur varētu palīdzēt sagatavot arī speciālistus, kur patiešām to fizisko darbu var veikt. Ja, un kuri būtu pietiekoši kvalificēti, lai ķertos tam ūdens un kanalizācijas sistēmām klāt. Ja. Tā kā speciālisti ir jautājums, ar kuru jāstrādā, vai tas ir tikai Rīgas ūdens jautājums? Domāju, ka nē. Bet ūdens un kanalizācijas asociācija zina par šo jautājumu un arī aktīvi iesaistās, lai gatavotu šādus speciālistus. Un, manuprāt, ir hidroloģijas institūts, laikam, tā viņš laikam pareizi. Hidroekoloģijas? Jā. Vai jums ar viņiem ir kaut kāda sadarbība? Redziet tā, kad mēs paņemam ūdeni no dabas, ja, tad viņu sagatavojam līdz dzeramam līmenim, novadam, savācam, attīram, un tad viņš kaut kur iziet ārā. Ja, un tad šo te funkciju, kontrolas funkciju arī Jūras hidroekoloģijas institūts veids. Ja. Viņi arī pasūtīja, pēc, teiksim, varama tajā laikā pasūtījumi, ir veikuši arī pētījumus par apriti tieši mikroplasmasai, ja, un tādām daļiņām pētījuši, skaitījuši. Ja. Tas būs interesants zinātniskais raksts, kur parādīsies, kas tad cirkulē apkārt. Ja. Pagaidām vēl neko nevar stāstīt. Viņš vēl ir sagatavošanas stadijā, un tā kā būs publicēts, viņš būs brīvi pieejams. Ja. Nu jā, tas varētu būt pietiekami interesanti. Kā jūs mudinātu iedzīvotājus apzināties tātad, tomēr, ka šīs visas mūsu ikdienišķās rīcības tomēr atstāja kaut kādas sekas, varbūt jūs tādi ieteikumi rīdziniekiem, kā mēs varam iesaistīties šajā procesā, jo es domāju, ka daudzi skatītāji un klausītāji saprata, ka tas nav tik viegli, kā mums liekas, ka mēs nolaižam pogu un visu un aizmirstam, ka tomēr mēs arī esam daļa šīs infrastruktūras un tas ir milzīgs darbs un tā. Ko tu jūs teiktu? Es teiktu tā, ka tā ir parastā tāda cilvēku tendence nedomāt. Es rosinātu domāt, sākt varbūt ar tām pašām mitrām salvetēm, ja, pēc tam palasīt uz iepakojumu. Ja, un es te uzdevu tādā mūsu sanāksmē tādu interesantu Viktorīnas cienīgu jautājumu, kas ir oktokrilēns. Ja. Protams, ka neviens nevar atbildēt, ja, bet tā ir viela, ko šobrīd ķīmijas aģentūra, Eiropas ķīmijas aģentūra cenšas aizliegt. Ja. Un, ja mēs palasām kādas viņa labās īpašības, tad tas ir, izrādās, ka pret apdegumu un pretsauļošanās kremā iekšā ir biezā slānī. Ja, un tad, kad nokonstatē, ka šī viela sadaloties ir kaitīga, ļoti kaitīga, gan Havaju rifiem, gan zivīm, gan arī pašam cilvēkam var radīt kaut kādas komplikācijas, tad zinātnieki domā, ka atteikties no viņas pilnībā nevar. Viņi varētu tā kā mazināt 10% likt maksimums iekšā lūpkrāsās. Iedomājies, lūpkrāsās. Pēc statistikas tāds vidusmēra vīrietis 2 kg lūpkrāsu apēda gadā, mūžā. Ja. Jā. Palasīt vajag, painteresēties, ko mēs lietojam ikdienā un kas ir tas, kāpēc mums brīžiem ir tādi vai citādi izsitumi un kā tas tomēr varētu ietekmēt arī apkārtējo vidi, nonākot notekūdeņos. Ja. Kā jūs sadarbojaties ar skolām, ar izglītības iestādēm, veicinot izpratni par šo sistēmu?
Mums mājaslapā ir tāda komunikācijas daļas, kontakti, informācija. Un, ja skolās ir šie vides projekti, tad skolas labprāt piesakās, iesaistās. Un tās grupas brīžiem ir 2-3 nedēļā. Ja, tas interese ir liela. Mēs gan aicinām tādus pavisam mazos bērnus nevest. Ja. Mēs esam par to, lai sāktu izglītot tādus jau saprātīgus jauniešus, ja, kurš šīs zināšanas var pielietot gan ikdienā, gan arī varbūt izvēlēties to virzienu, kurā tālāk mācīties un kā piedalīties šajā sociumā. Kā vienmēr saruna paskrēja ātri un drīz jau gandrīz vai stunda būs. Un domāju, ka katru šo jautājumu, ko es uzdevu, varētu veidot kā tādu atsevišķu raidījumu ciklu, vai nē? Es saprotu, ka var runāt ilgi, bet es domāju, ka to pamatideju mūsu klausītāji saprat. Un, man liekas, tā galvenā atziņa ir paturēt prātā, ka tātad ūdens, kad no krāna iztek ārā, viņš kaut kur tek prom un ir jāsaprot, uz kurienu viņš tek, kas ar viņu notiek. Un esmu patiešām pārliecināts, ka liela daļa klausītāju līdz šim par to tiešām nebija aizdomājušies un arī īsti neizprata šo patiešām, jāsaka, moderno, mūsdienīgo un patiešām diezgan sarežģīto jomu. Jūs minējāt visi šie speciālisti, kas strādā visi tā kā. Un es saprotu, ka te pavarās arī mūsu klausītājiem un studentiem arī ļoti labas karjeras iespējas, vai ne? Jo te var daudz kur mācīties, un jums ir vajadzīga ārkārtīgi daudz speciālistu šajā jomā. Tā enerģijas mūžīgā transformācija ir nebeidzama. Ja? Un mēs varam no tā viena enerģijas veida iegūt nākošo un var sakot, sagatavot to produktu, kas mums paliek pāri un nonāk atpakaļ vidē, un kurā mēs paši arī uzturamies pēc tam. Sagatavot tādā pienācīgā līmenī, lai arī pietiktu nākamām paudzēm. Jā, tā ir tā ilgspēja, tāda šodienas saimniekošana, kas nekaitē nākošajām paudzēm. Teikšu, Māri, jums lielu paldies. Paldies. Mums arī skatītājiem arī ir labas ziņas, ka šis ir pirmais raidījums, ar kuru mēs izejam arī Spotifyā, tā kā tagad varat klausīties mūs arī Spotifyā, un drīzumā varēsiet dzirdēt Spotifyā arī iepriekšējos raidierakstus. Bet šajā raidierakstā pie mums bija Māris Zviedrs, bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavkrīva vadītājs. Paldies vēlreiz liels. Paldies. Līdz nākamajai reizei. Jā, paldies.